Oļegs Znaroks. Un Julijus Šuplers, Arts Sabols, Viktors Ignaķevs un var. Te ietur Sandis Ozoļs cīnījās ar pretspēlētājiem zonā. Nu, te Leo Kamarovs mēģina kaut ko uzsākt ar Oskaru Cibulski. Tāda vieglas provokācijas galvenais. Pretuzbrukums Karsums. Pats laužās Mārtiņš Karsums, nelēdz viņu aizsargs. Troters, nu, mēģināja pamest ripu garām Balandinam. Aptur spēli. Un 2 minūšu noraidījums šeit Laurim Dārziņam. Un Maksims Solovjovs tur aktīvi. Vārtu priekšā manevra vispār. Graņāks, Gorovikovs. Un ripa vārtos, diemžēl ripa vārtos. Svētu tālajā daļā, varbūt ne gluži stūrī, skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Jā, nu tieši blakus vārtu stabiņam, ļoti precīzs metiens Gorovikova izpildījumā. Un Kris Kolts bezspēcīgi šajā epizodē glāb savu komandu. Gārnets ver ripu. Un 2 minūtes Babenko par Rupjiem. Jā, tā arī ir. Lūja salūst Gorovikovam, viņš gan ļoti ātri nomainā. Un Broks Troters! Kā Gārnets tver ripu un vārtos ielido Kudašovs. Sandis Ozoliņš tur saskarējās ar viņu. Brukuma iespēja pazuda. Kokarevs, Galviņš viņu aptur. Kokarevs ripa atstāja zonu ļoti labi. Nu jā, te nedrīkstēja dot ripu zonā Gorovikovs. Un guļ uz ledus Balandins. Un vārds priekšā. Šatans. Apspēlē Šatans. Solovjovs nobloķē viņa metienu. No tukši vārti bija šajā brīdī, kad izdarīja to piespēli līdz tukšiem vārtiem mēģināja izspēlēt. Un 2 minūšu noraidījums. Par sitienu pretiniekam ar Noju. Laviņš paliek laukumā kā aizsargs. Laviņš. Garām vārtiem metiens cerībā, kad atlaikus ripu vārtos. Nē, Gārnets nevarēs spēlēt. Volkovs ies vārtos. Nu, Aleksējam Volkovam visai kritiskā situācijā jādodas laukumā. 25 sekundes trietā pret 5 spēlēs viņa komanda. Un tas gan nenozīmē, protams, ka Gārnets neatgriezīsies, saņēmis jau nopietnāku medicīnisku palīdzību uz soliņu vārtos. Tas ir cits jautājums, bet vismaz šobrīd, protams, Volkovam ļoti sarežģīta situācija, ļoti grūtā brīdī. Pirmais pēcreiz čempions un Kris Kolts var ripu, izspēlē to tālāk Dārziņš. Neprecīzi piespēle un atkārtojumā šo uzbrukumu. Kris Kolts var ripu, nu tur sadursmējā ļoti neveiksmīgi. Pret vārtu stāv ar galvu atcitās. Te Lauris Dārziņš un līdz ar to tas metiens spēcīgs, tas nevarēja būt Ozoliņš. Iespēl gar vārtiem un ripa vārtos! Broks Troters 1-1! Broks Troters! Mazais, ašais, naskais Broks Troters atkal ir īstajā brīdī, īstajā vietā. 1-1 nešķets. Ozoliņš apspēlē Veļikovu un Troters redzam ieraida ripu. Volkovs pat aizsniedzās līdz šai ripai, bet pats arī iesit to vārtos. 1-1! Un tas bija svarīgākais, kas bija jāizdara trešdaļas sākumā. Dārziņš. 1-3. Un Broks Troters pielieto spēku paņēmienu. Labi. Tagad Sprukts palīdz aizsardzībā ļoti veiksmīgi. Un Kolts glāb komandu. Nu, te kļūdījās mūsu spēlētāji. Cīņa par ripu pie apmalas, tur Komarovs guļ uz ledus. Ripa piespies, Saimons ļoti neapmierināts. Spēlēt rādu. Viktors Redlis pirmais pie ripas, kur partneri tālu, bet nu paspēja. Dārziņš! Piesaļā! Lauris Dārziņš! Tā ir uzvara gan šajā spēlē, gan arī visā sērijā. Rīgas Dinamo iepriecina savus līdzekļus un neiepriecina savu galveno treneru Latvijas izlasē. Un redzam, kāds prieks Julijus Šuplers, viss soliņš priecājas, saprotams, ovācijās izplūst arī visa arēna Rīga. Grūta uzvara, bet
4-2 sērijā un tagad jāgaida savs pretinieks nākamajā kārtā. Fantastiski uzvar un, protams, milzīgs prieks. No Aleksejs Volkovs šajā epizodē neko nevarēja glābt. Mikelis aizgāja līdz galam, šķietami bezcerīgā situācijā. Laurins un Jānis Sprukts. Sprukts. Tiesas, ko skatās video atkārtojumu. Šobrīd. Nē, neskatās. Ja jau sekretariāts ir paziņojis vārtu. Laurim Dārziņam vārtu guvums. Tiesnes šobrīd skatās atkārtojumu no te no kājas, jā, tāpēc arī ir Dārziņam. Latvijas hokeja slavu pēc neatkarības atjaunošanas. Neviens skatītājs arēnu Rīga vēl nav atstājis.